tad es teiktu, tā ir tāda pati attieksme, kā es, piemēram, no pieaugušu cilvēku pozīcijām raugos uz saviem bērniem. Es zinu, kādā vecumā viņi ir, es zinu, ko viņi spēj, es zinu, ko viņi var, ko viņi nevar, bet es viņus mīlu tādu, kādus viņi ir. Bet es nesagaidu to, ka mans, teiksim, 18-gadīgais dēls saritināsies gultiņā aiz redelītēm un turpinās sūkāt klupīti, piemēram, vai nesās autīnus vai vēl kaut ko. Es sagaidu, ka cilvēki tā kā nobriedīs. Un es gribētu teikt, ka kristietības attieksme pret šo pieredzi ir līdzīga. Viņi ir, mēs viņu nenoliedzam, tā ir mūsu nosacīta bērnība, tā ir mūsu kā tautas vai kā kaut kāda etnosa, vai es pat nezinu, jo tā latvieši, mēs saprotam, ir diezgan mākslīgs 19. gadsimta veidojums, tur bija runa par ciltīm konkrētām. Bet tā ir mūsu pieredze, un mēs viņu nenoliedzam, bet mēs, tā kā varētu teikt, nemēģinam atgriezties tajās bērnu drēbēs atpakaļ. Ja? Tīri kā pieredzi, mēs viņu respektējam, tā kā mēs salbumus skatāmies un priecājamies, reku, mans bērniņš bija maziņš un tā, tas ir līdzīgi. Ja? Ar visu cieņu, bet tai pašā laikā saprotot, ka cilvēce ir aizgājusi uz priekšu, kur viņi vairs nevar atgriezties atpakaļ pie tām formām, kādas bija tajā laikā. Tāds ļoti īsts, teiksim, skaidrojums no manas puses. Ir lietas, kuras nevarēs, kaut kā nemāk īsāk paskaidrot. Varētu pateikt, tas ir slikti, nedomājiet, aizmirstiet par to, ja? Bet, tā nav, tā ir mūsu pieredze. Problēma ar kristianizāciju, kā jau sacīju, bija tā, ka kristietība, labi, teiksim, pirmā saskarsme ar kristietību, kā jūs zinat, nāk nevis caur rietumu katolicismu, bet caur austrumu pareizticību, tāpēc latviešu valodā ir daudzi vārdi ienākuši tieši no krievu valodas, no senslāvu valodas, zvans, sveces, baznīca, krusts un vēl daži vārdi. Ja? Tie visi ir senslāvu vārdi, kas ienākuši mūsu lietojumā. Pirmā rietumu kristietības pieredze arī nav nemaz tik slikta, jo bīskaps Meinards vēl nāca ar tādiem evaņģēliskiem nolūkiem, kā izplatīt idejas un kristietību, bet vēlāk jau, protams, Alberts un vispārējie bīskapi, tur jau bija, zinām, politika, ekonomika un viss pārējās intereses. Bet mums ir jānošķir, mīļie draugi, un to mēģiniet saprast vienmēr, ka mums ir jānošķir idejas, pati ideja, saturs, mums ir jānošķir no izpildījuma. Tas ir tāpat kā, teiksim, pie jums atnāk draugs vai draudzene, un jūs iedodat viņam piecīt un sakat, es te nevaru aiziet, man kājas sāp, aiziet lūdzu uz veikalu, atnes tur, es nezinu kaut ko. Viņš aiziet uz veikalu, izvelk pistoli, pieliek pie galvas pārdevēju un saka, man sūtīja Jānis Bērziņš, devāja visu kasi. Ko tu vari padarīt? Tu taču viņu nesūtīji tā. Tu viņam iedevi piecīt, lai aiziet pienu nopērk, ja? Bet viņš aizgāja un izdomāja, ka uz tavu rēķinu vēl var paņemt visu kasi. Un es domāju, tas, kas noticis ļoti bieži kristietībā, kur Kristus sacītie vārdi mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šie vārdi tiek deformēti, izkropļot, un uz tā rēķina cilvēki paņem vēl visu kasi, vai ne? Un tur kristianizē saucās tautas un tam līdzīgi. Bet mums ir jānošķir tas, kā tas tika izdarīts, mums ir jānošķir no tā, to Kristus ar to gribēja pateikt. Ko viņš stāstīja, un ko viņš mācīja, un kas bija tas, ko viņš teica. Un tas ir tas, ko mēs te mēģināsim saprast. Kas tad ir kristietība, kad mēs paņemam nost mazliet tos mūsu
stereotipus, mūsu zināšanas, mūsu pieredzi, mūsu kaut kādas dzirdētas kaut kur lietas. Paņemsim to visu nost un paskatīsimies, kas ir autentiski aiz tā visu. Un mēģināsim tad tās lietas saprast. Apmēram tādā virzienā mēs šeit mēģināsim darbēt. Vēl kāds jautājums? Mums jau ir laiks. Jā. Pirmām kārtām mēs stādījāmies par šo ievadu lekciju. Man tāds jautājums, ja jūs varētu pastāstīt, kā jūs nonācat līdz kristietībai? Jā. Nu labi, sagatavojieties vēl uz pusotru stundu. Es esmu dzimis 1972. gadā. Mani vecāki nebija kristieši. Es augu kā normāls pionieris, oktobrēdis, pionieris, vēl kaut kādu laiku arī normāls komjaunietis. Bet man dzīvē paveicās ar to, ka man iepatikās kāda meitene, kura izrādījās vienu pussolītī garīgajos meklējumos tālāk nekā es, jo man meklējumi vispār tādu nebija. Es biju vienkārši pārliecināts materiālists, ateists. Bet viņa bija meitene, kura tā kā interesējās par kaut kādām lietām un cits starpā strādāja Brīvdabas muzejā un bija tā kā iesaistīta šajā latviskajā dzīves ziņā. Un man pirmā pieredze garīgā bija tieši caur šo, caur latvisko, caur šīm dažādām enerģijām, dievībām un visām šīm lietām. Un tas man atvēra, es atceros vienkārši tādu efektu. Tas man atvēra vienu jaunu failu, kur es sapratu, ka aiz tās materiālās pasaules, kurā mēs esam, aiz tā ir vēl kaut kas. Nu, ja aiz tā ir vēl kaut kas, tad droši vien, un cits starpā man patika lasīt arī visādas filozofiskas grāmatas, un manās rokās nonāca 17. gadsimta vai 18. gadsimta, neatceros vairs, filozofa, teologa, mācītāja George Berkeley grāmata, traktāts par cilvēku izziņas procesiem. Ļoti interesants filozofisks novirziens, kas mani pārliecināja absolūti un galīgi, ka Dievs ir. Es sapratu, Dievs ir. Tālākā ķēdīte bija diezgan vienkārši. Ja ir Dievs, tad ir vērts droši vien aiziet uz baznīcu. Manā pilsētā, kur es augu, centrā bija baznīca. Kā reizi luterāņi. Ja es būtu dzīvojis Latgalē, es droši vien būtu aizgājis uz katoļu baznīcu, un varbūt šodien būtu katoļu priesteris vai nezinu kas. Ja? Bet tā bija luterāņu baznīca. Es aizgāju uz luterāņu baznīcu. Es sāku iet uz baznīcu. Es domāju, ja Dievs ir, un ja es eju uz baznīcu, tad droši vien var sākt lasīt Bībeli. Es sāku lasīt Bībeli. Aizgāju pie mācītāja, vai nu biju padzirdējis par iesvētas mācības kursu, vai kaut kā citādi, bet man bija saruna ar mācītāju, viņš man iedeva vēl kādas grāmatiņas palasīties. Kā rezultātā es nonācu pie pārliecības, ka Dievs ir, kristietība ir ok, tā atbilst kaut kādai manai izjūtai, man nav grūti sevi samērot ar kristietību, tās skatījums man ir pieņemams, es tiku kristīts, iesvētīts 18 gadu vecumā, un kopš tā brīža sākās mans tāds ticības ceļš, kas turpinās joprojām šodien. Tik vienkārši, tik individuāli, katram kaut kāda savi impulsi, kaut kāda savi iemesli. Kaut kā. Nekas tāds pārdabisks, Kaut kādi tādi notikumi, kas secīgi iet viens aiz otru dzīvē. Droši.